Tad mūsu skolā mēs ļoti fokusējamies tieši uz individualizētu un personalizētu mācību procesu. Tas nozīmē, ja mēs pamanām, ka audzēknim ir nepieciešama palīdzība, mēs esam paši tie, kas ierosina šīs individuālās konsultācijas, kurās mēs izvērtējam, kāds atbalsts ir nepieciešams. Arī jau pāris gadus mēs esam izveidojuši atbalsta komandu, kurā regulāri izvērtējam katram audzēknim nepieciešamos mācību pielāgojumus. Un vairākas reizes mācību gadā arī pārskatām, vai ir sekmes uzlabojušās vai nav, piesaistām logopēdu, palīdzam konsultēt, kā organizēt mācību procesu, par mācību metodēm, pielāgojam laiku, vai pagarinam uzdevumu izpildes termiņus, vai noņemam šo laika limiti, lai audzēkņi, kam ir tieši koncentrēšanās grūtības vai kaut kādas īpaši izteiktas trauksmes, neuztrauktos vēl vairāk, redzot šo laika atskaiti. Ir vairāk audzēkņi, ar kuriem strādājam, piemēram, pārbaudas darbus viņi veic pedagogu pāraudzībā, ja pedagogs palīdz izlasīt uzdevumu nosacījumus, mudina saskatīt būtiskāko, izprast soļus veicamos. Veidojam dažkārt arī, piemēram, veidojam tādas kopīgas mācīšanās dienas, kad sanākam kopā kuratora vadībā, pārskatām, kur tad ir vēl kāda mācība parādi, sanākam kopā, jaunieši audzēkņi viens otram palīdz mācīties, vai arī piesaistam atbilstošo mācību priekšmetu pedagogu, un tad kopā mācamies, izpildam visus nepieciešamos pārbaudas darbus, saprotam, kādas tēmas vēl nav apgūtas un saprastas. Tā kā iespējas ir ļoti daudz un dažādas, un tālmācībā ir šī labā iespēja pielāgoties. Mums ir šis laika resurss un iespēja pielāgoties.